Labdien, sālsmaizē! Šodien runāsim par nekustamā īpašuma vērtēšanu. Kā jūs nojaušat, tam ir iemesls, kāpēc mēs tam esam pievēršies, un ar pārmaiņām tirgū, tirgus kļūst lēnāks, kā jūs zinat, darījumu mazāk, pieaug mūsu klientu neapmierinātība, kā mēs te birojā konstatējam. Sūdzas gan pārdevēji, gan pircēji, gan tie, kas dala mantu, gan tie, kas strīdas ar tiesu izpildītājiem. Tāpēc mēs gribam veltīt šo stundiņu un pastāstīt jums par nekustamā īpašuma vērtēšanu, cerībā, ka tas jums noderēs. Šodien podkāstā divas manas kolēģis. Lūdzu, Tatjana Beķere vada mūsu vērtēšanas nodaļu, un Jeļena Boiko, gudrākā galva mūsu komercīpašuma vērtēšanā. Sāksim no attāluma. Sāksim ar to, ka mēģināsim skatītājiem un klausītājiem iedot izpratni par vērtēšanas konceptu kā tādu. Kā tad mēs varētu noformulēt, kas tas tāds vērtējums ir? Pirmkārt, dokuments, es gribētu teikt, vai ne? Dokuments, jā, dokuments. Tas ir dokuments, un tas ir, var tā teikt, zverināts, apstiprināts, parakstīts dokuments. Ar to dokumentu var doties vairākas institūcijas. Bankas, valsts institūcijas, uz tiesu, pie notāra un tā tālāk. Tas ir tas dokuments tāds pats kā zemes grāmatā vai kadastra izmērīšanas lieta vai, pieņemsim, kaut kāds nostiprināts nomas līgums, jā. Es gribētu mūsu skatītājiem un klausītājiem tātad pasvītrot, ka ja jums sanāk darīšana ar nekustamā īpašuma vērtētāju, tas nozīmē, ka tas ir cilvēks, kuram ir gan kvalifikācija, gan kurš ir savā veidā to kvalifikāciju apliecinājis un kaut kādas speciālas institūcijas ir izdarījušas secinājumu, ka tas cilvēks ne tikai sakās, esam gudrs, bet tiešām šo to saprot. Tā kā jūs par savu slieksni laižat cilvēku, kurš ir apliecinājis savu kompetenci. Jauns cilvēks pabeidzot skolu, viņš iet uz universitāti, un viņa mērķis ir kļūst par certificētu vērtētāju. Viņa ceļš ir tāds, ka sākuma, lai viņam iegūt caurlaidi, kā es teicu, uz to profesiju, viņam jānokārto eksāminu uz asistenta statusu. Tam nepieciešama iepriekšējā sagatavošana. Un iegūstot to asistenta statusu, nepieciešama strādāt profesiju vismaz 3 gadu, lai iegūtu tiesības, kārtot eksāminu un iegūt certifikātu. Un tad jau tas ir certificēts speciālists, eksperts, vērtētājs. Tas nozīmē, ka tā ir sava veida laba ziņa visiem pircējiem un pārdevējiem, kas ir sastrīdējušies, ja viņi kurā strīdā var dabūt pa vidu kvalificētu arbitru pareizi. Protams. Sistēma ir ļoti līdzīga tā kā notāriem vai advokātiem. Viņi arī sākotnēji iegūst tikai palīga vai asistenta statusu, tad ir jānostrādā 3 gadu vadībā zem certificēta vērtētāja, kurš, protams, arī šo te asistentu apmaca 3 gadus. Un tad, ja viņš noliek šo te vērtētāju jau eksāmenu, kas ir diezgan sarežģīts, un kā mēs redzam, ka no 5 cilvēkiem parasti noliek 1-2 cilvēki, jā. Atlas nopietni. Kas kārto Jā. eksāmenu, jā. Un tad, respektīvi, var palikt pa vērtētāju. Es gribētu uzsvērt uz skatītājiem un klausītājiem, ka tās puses iesaistītās, kurus varētu interesēt nekustamā īpašuma vērtējums, ir diezgan daudz. Tie ir, protams, pircēji, pārdevēji, bet, protams, ka ir mūsu lielākie darba devēji finansētāji,
Ir, protams, strīdi dzīvē, ir diemžēl, ir tiesas un visādas nepatīkamas norises dzīvē, kur dažādām trešajām pusēm ir svarīgi uzzināt nevis, piemēram, viena strīda puses vai otra strīda puses, bet, ja tā var izteikties, kompetenta, neitrāla cilvēka viedokli par īpašumu vērtību. Ļoti bieži vērtētāju pakalpojumi ir nepieciešami arī valsts institūcijām, pašvaldībām, nekustamie īpašumi, tas varētu būt ministri, ļoti daudz, jāteiksim. Tātad vēlreiz vērtējums ir kompetents ekspertu viedoklis, neatkarīgi ekspertu viedoklis par to, kāda uz konkrēto datumu pie noteiktiem pieņēmumiem ir īpašuma vērtība. Cilvēks, kas dod šo slēdzienu, ir nevien apmācīts, viņš ir eksaminēts, viņš ir ar pieredzi. Viņš nav ieinteresēts palielināt vai samazināt vērtību. Jā. Un tālāk gribētu parunāt tieši par vērtēšanas procesu. Klients ir izdomājis, ka viņš gribētu saprast šī nekustamā īpašuma vērtību. Viņš vecmodīgs, viņš zvana pa telefonu, viņu savieno ar vērtētāju. Kas tagad? Kam ir jābūt tam cilvēkam gatavam? Kas tagad notiks? Notiks pirmkārt, vērtētājiem būtu jāsaprot, kas tas ir par īpašumu, kas būtu jāvērtē. Visticamāk, pirmais, ko vērtētājs paprasīs, būs kaut kāda adrese, lai identificētu, kas tas ir par īpašumu, kur viņš atrodas. Tālāk jābūt gatavam uz to, ka vajadzēs iedot arī vai atsūtīt dokumentus par to īpašumu, kas ir zemes grāmata, kadastrāla uzmērīšanas lieta. Ja mēs runājam par parasto mājokli, ja mēs runājam par komerc objektu, tad tur jau citi dokumenti tiek prasīti vēl klāt, kas varbūt šodien tad neminēsim. Un tad arī, respektīvi, būs jānorunā objekta apsekošana. Tad vērtētājiem būs jāatbrauc uz vietas, arī šo te objektu jāapskata, vai cik viņš ir tehniski labs vai slikts. Tātad sākuma stadijā ir vismaz 3 lietas. Tātad vērtētājiem ir svarīgi precīzi identificēt, par ko ir runa, ko mēs runājam. Vērtētājiem ir jāpārliecinās, ka cilvēks, kas šo vērtējumu pasūta, viņam ir tādas tiesības, viņam ir pamatojums to darīt. Un treškārt ir īpašuma sastāvs. Ir jāsaprot, par ko tad mēs runājam. Bet vēl viens no pirmajiem un galvenajiem jautājumiem, kādam mērķim jums nepieciešama vērtējums. No tā būs ļoti stipri atkarīga tā vērtība, kas tik noteikta. Ja? Jo mērķis un otrais ir svarīgākais, tas, kas mums ar vērtējumu atskaita, ja jūs kāds saskarās ar to un kādreiz redzēja, viens no pirmajiem punktiem, kas tur ir uzrakstīts, ir vērtējuma uzdevums un vērtējuma mērķis. Tie 2 galvenie jautājumi, kas nosaka visu turpmāko vērtēšanas procesu. Kādam mērķim un kāds ir darba uzdevums. Jo no darba uzdevuma tiks atkarīgs viss turpmākā vērtēšana un arī nepieciešami dokumenti un sastāva noskaidrošana un gala tā vērtība. Jo vērtība var ļoti būtiski atšķirties no tā, kāds uzdevums ir noteikts. Ja? Pieņemsim, cilvēks zvani un teica, man vajadzētu novērtēt dzīvokli, bet pieņemot, ka tā dzīvokli ir brīva no irniekiem. Man tur ir irnieki, ja? Bet man vajadzētu noteikt vērtību, pieņemot, ka tas irniekus nav. Ja? Vai viņš, pieņemsim, teica, man vajadzētu novērtēt zemes gabalu, bet tas nav zemes gabals, kas ir ar kadastra numuru tādu, man vajadzētu novērtēt tikai daļu no tā, zemes gabala. Mēs prasījām, kādēļ jums ir nepieciešams tas vērtējums. Ja? Tad viņš, pieņemsim, teica, man ir mērķis atdalīt to daļu un tālāk pārdot. Tas ir viens risinājums. Ja? Otrais, viņš teica, man pieder domājama daļa no tā zemes gabala, ja? Bet viņam nav lietošanas līguma. Un tad nozīmē, ka liels gabals, pieņemsim 1 hektārs, bet
pats īpašnieks un arī vērtētājs šajā gadījumā nevar zināt, kura tieši stūri ir tā domājama daļa, kas pieder tam Es īpašniekam. saprotu, jā. Man uzrunā īpaši tas, ka mūs arī bieži vien prasa vērtējumu mājai, kas vēl nav uzbūvēta. Jā. Arī. Kaut kas tam, kas neeksistē vēl. Kaut kam tādam, kas neeksistē. Jā, protams. jā. Nu, un, protams, ka mūsu skatītājiem ir noteikti jāzina, ka mums ir tādi pasūtītāji kā bankas, kas izsniedz kredītus, un katra banka definē specifiskas prasības. Pareizi tagad saku, jā, specifiskas prasības, kādas viņas sagaida no vērtētāja veiktas darbības vai aplēses, vai ko ir jāievērtē, lai banka kreditētu pret šādu īpašumu, kas, protams, mums ir saistoši, un kā tu teici, tad šī vērtība dažādiem mērķiem var atšķirties. Jā, mums ir dažas bankas, jā, kas nosaka, ka ja vērtējums tiks adresēts mūsu bankā, tām vērtībai jābūt noteiktai bez nekādiem pieņēmumiem. Nedrīkst būt nekādus pieņēmumus. Ja? Un šeit citreiz ir tāda situācija, kā pieņemsim pie mums vēršās īpašnieks, viņam pieder divstāvīga māja, un viņš grib novērtēt, iecīlāt bankā, bet tad, kad mēs sākam pētīt to objektu, izrādās, ka pēc dokumentiem tā māja ir vienstāvīga. Un otrā stāva nav pēc dokumentiem. Otrā stāva ir uzbūvēta, bet nav legalizēta, nav dokumenti, nav tas. Šajā gadījumā konkrētām bankām mēs nedrīkstam dot slēdzienu, kā vērtība pieņemot, kā tā otrā stāva tik legalizēta, dokumenti noformēti. Mums jādod divas vērtības. Vērtība pieņemties stāvokli, pieņemot, ka tā otrā stāva legalizēta, un vērtība pašreizējā stāvokli. Vot šeit ir liela problēma. Es saprotu, man vairāk patīk tie gadījumi, kad cilvēks ir uzbūvējis māju, bet viņam nav ceļa. Viņš droši brauc pāri kaimiņu pļavai, un vērtētājam tad ir jābūt tam cilvēkam, kurš, kā tu saki, izdara to pieņēmumu, un gan jau kaut kā piebraukt varēs. Bet gribas, lai mūsu skatītāji saprot to, ka mums ir kredītiestādes, kuras mums līgumā ir konkrēti atrunājušas, ka mēs nevaram pieņemt, ka kaut kā tai mājai piebraukt varēs. Pareizi? Es nedomāju, ka tas varbūt ir tik būtiski tev uzsvert, ka tieši to pieprasa kredītiestāde. Tas ir būtiski jebkuram pircējam vispār pērkot īpašumu, pārliecināties, ka tev juridiski ir nostiprināta šī piebraukšana. Tas, ka tur ir izbūvēts ceļš, nenozīmē, ka viņš kādam nepieder. Viņš var piederēt fiziskai personai, kura jebkurā brīdī var uzlikt šlagbamu un tev nelaist iekšā. Tas, ka pie mājas izskatās, ka ir ceļš, nenozīmē, ka viņš ir. Juridiski viņš var nebūt, jā, un par to ir jānoskaidro, par to ir jāpārliecinās, jo ir ļoti daudz visādi gadījumi arī par komunikācijām, piemēram, kad cilvēks ir nopircis māju un pēc pusgada uzzina, ka viņa ūdens nāk no dziļurbuma, kas atrodas kaimiņu īpašumā, un kaut kādā brīdī kaimiņš sāk prasīt viņam 1000 eiro par to dziļurbumu, lai viņš viņam samaksā. Jo cilvēkām nav nekāds servituts uz to dziļurbumu. Ir bijuši tādi stāsti, bet es vēl atcerējos vienu stāstu par to, ka ir bijis viens uzdevums novērtot divstāvu mājā dzīvokli, kas atradas otrajā stāvā, bet viņam nebija ieejas no pirmā stāva. Karlsonam nevajag ieejas. Jā, un vienīgā iespēja, kā tikt tajā dzīvokli, bija caur logu. Ja? Un tad mums prasīja novērtēt šādu īpašumu. Tas arī ir viens gadījums no dzīves. Vai caur blakus esošu māju. Jā, kas viņam vispār nepieder nekāda veidā. Jā, manā uztverē vispār es, godīgi sakot, pat neizskatītu nekādu īpašumu iegādi bez šāda kompetenta cilvēka, ja tā var izteikties, inspekcijas. Jā, jo es pats noteikti neuzskatītu, ka es esmu tik kompetents un varbūt, ka es esmu tik šausmīgi iemīlējies tajā īpašumā, ka es vienkārši neredzu to pumpu uz deguna. Jā, viņam, vienkārši negribu viņu redzēt. Jā, un ir, man liekas, ka ļoti, ļoti daudz mums tādu gadījumu, ka mēs esam cilvēkus izglābuši
no iepirkšanās kaut kādā pilnīgi ārprātā. Tieši tā, jā, ļoti bieži, kad tu sāc vērtēt to objektu un konstatē šos te trūkumus, juridiskus vai kaut kādus fiziskus trūkumus, tu klientam paziņo, un bieži vien klients sāk šaubīties, vai tiešām viņš ir gatavs pirkt tādu īpašumu, vai nu tad viņam ir jārunā par kaut kādu ļoti lielu atlaidi cenā, lai šos te riskus ievērtēt, jā, un tas tiešām savā ziņā palīdz varbūt sakārtot to darījumu. Vēl jau, es domāju, ka pastāv iespēja šos, ja tā var izteikties, trūkumus novērst. Vienkārši ir ļoti svarīgi viņus konstatēt. Ja tas ir iespējams. Un ja tas ir iespējams, tad kaut kādā laikā viņus novērst. Jā. Būtu ļoti labi, ja nauda nemaina saimnieku, kamēr šie trūkumi nav novērsti. Jā, mēs te biedējam cilvēks, bet es gribētu jums atklāt skatītāju un klausītāju vienu lielu noslēpumu. Redziet, mēs visi, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu, mums visiem ir viena profesionālā kaita. Mēs nemitīgi uzdodam vēlamo par esošo. Un kas jūs var pasargāt no sapņu vai solījumu nopirkšanas, kurus nevar realizēt, kas nerealizējas, ir tieši, ka jums darījumā blakus stāv vērtētājs. Kas jūs konsultē un kas norāda uz šiem riskiem un kas palīdz to naudiņu, kas ir jūsu kontā vai šo kredītu, ko jums banka izsniedz iegādēji, izmantot maksimāli liederīgi. Cilvēkiem bieži ir priekšstats, ka, pieņemsim, novērtēt dzīvokli, tas visvienkāršāks. Ja? Kas tur ir dzīvokli? Novērtēt dzīvokli. Ja? Tāpēc arī viņi domāja, ka tas visvienkāršākais, vislētākais darbs, ja? Nekas tur nav, tur ir 3-4 lapiņās, ja? Ko tas vērtētājs iesniedz un viss. Bet ļoti svarīgi ne tikai dzīvokļi, visiem īpašumiem. Viens no pirmiem, ko dara vērtētājs, sāk vērtēt, viņš izpētīja īpašuma tiesības. Ja? Un īpašuma tiesības var tik būtiski ietekmēt vērtību, kā var samazināt 2-3 reizes to vērtību, atšķirība no tām, ietekmējušajiem faktoriem. Piemēram, ir dzīvokļa īpašumi, kas ir katrais dzīvoklis reģistrēts sava atsevišķa zemes grāmatā. Un ir dzīvoklis kā domājama daļa no kopīpašuma. Tas nozīmē, ka liela, skaistā centrā māja, kur ir 50 dzīvokļi, viņam visiem 50 dzīvokļiem viena zemes grāmata, kur ir uzrakstīti visi 50 dzīvokļi kā domājamas daļas no kopīpašuma. Šajā gadījumā, ja tam visiem kopīpašniekiem nav koplietošanas līguma, tad šeit pastāv diezgan lielas problēmas, ar ko mēs arī saskaramies. Būtiski tagad, ja, kā varētu būt problēma vispār konstatēt tam konkrētam īpašniekam, kuram pieder viena 50. daļa, kur tā daļa atrodas? Es redzu, Taņa, bet ir arī pozitīvais, jā. Tev ir tā sajūta, ka tu neesi viens savā dzīvoklī. Tev viņš pieder kopā ar vēl 50 cilvēkiem. Tas ir jebkurā gadījumā arī pie parasta dzīvokļa īpašuma tiesībām. Tev arī jāreicinās ar to, ka tev ir kopīpašums, kas tev jāapsaimnieko kopā ar visiem. Es domāju, ka daudz mūsu skatītāji un klausītāji pat nenojauš, ko nozīmē kopīpašums īsts. Un mūsu podcastu krātuvē ir vesels podcasts veltīts šiem kopīpašumu jautājumiem. Tā kā, ja jūs tas interesē, lūgt un paskatieties, tur visi šie riski ir uzskaitīti, bet tas, ko es gribēju jums lūgt, varbūt pieķeramies mazliet pie vērtēšanas procesa un pastāstam skatītājiem, kas ir tie faktori, kas šo vērtējumu blakus tam, ko mēs jau te minējām, kas šo vērtējumu ietekmē. Varbūt pieskarsimies nedaudz dažādu kategoriju īpašumiem, mēs jau te daudz runājam par dzīvokļiem, par mājņām, bet pieņemsim, tāds neliels biroja namiņš. Kas būtu tie faktori, kas to vērtību ietekmē? Komerci objektiem pārsvarā pircēji iegādājās no naudas plūsmas viedokļa. Kas ir naudas plūsma? Tas ir ienākums, ko var gūt no šīs ēkas viņu iznomājot. Tātad vērts viņš ir cik viņš ienes naudu? Jā. Naudu neienes?
Tad Viņš jāskatās, te ir vai bezvērtīgs. viņš var ienest naudu, vai tur vajag veikt kaut kādus ieguldījumus, un, teiksim, pēc tam, kad tu veic tos ieguldījumus, tu dabūji kaut kādu naudu, un tas ir tavs ienesīgums. Ja? Tad, respektīvi, pārsvarā tiek skatīts uz šo te naudas plūsmu, un droši vien otrais parametrs tas jau ir tehniskas lietas, un trešais ir tas, ka kaut kāda likviditāte tam īpašumam, jo principā tādus objektus parasti iegādājas ar domu viņus turēt vismaz kaut kādus 10 gadus, ja, un tad varbūt pēc tam pārdot. 5-10 gadi kā kurš. Ja. Un tad, principā, viņam jābūt labā likviditāte, lai tu vēl nezaudētu pie pārdošanas savu naudu, ko tu esi ieguldījis. Pieņemam hipotētisku gadījumu, ka kāds no mūsu skatītājiem vai klausītājiem viņi ir saņēmuši mantojumā 358 000, un viņi kaut kā ar bažām skatās uz šo inflācijas apkarošanu un to, kas tur katru vakaru viņam televizorā cilvēkam tiek stāstīts. Viņš domā, varbūt drošāk tomēr kaut kādu peļņu nesošu īpašumu. Kā tu tam cilvēkam ieteikti domāt par to ieguldīšanu? Respektīvi, jā, ir dažādi veidi. Var nopirkt biroja ēku, var nopirkt nelielu īres namu, jā, piemēram, ar kaut kādiem 5-6 dzīvokļiem, ko arī ir iespējams Rīgā izdarīt par tādu naudu. Var arī lielu, ar 50-60. Pa 300 000 diez vai Rīgā. 300 km no Rīgas var noteikti. Kur ārpus pilsētas var būt, jā. Un, protams, ir jāskatās konkrēti uz to ienākumu, cik gadā šīs te īpašums tev varētu dot. Protams, atskaitot arī visus izdevumus, kas ir saistīti ar šo te naudas plūsmu. Kas ir tās tipiskās kļūdas, ko tu redzi, ko cilvēki, kas skatās uz komerci īpašumiem, kas ir tās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, no kā tu pagalābi cilvēkus? Kļūdas, visticamāk, liela problēma īres namos ir tieši par šo te kaut kādu slepto īres līgumu nezināšanu vai par slepto īrnieku nezināšanu. Tad cilvēks pērk īpašumu uzskatot, ka viņš ir brīvs, un viņš varēs brīvi ar viņu rīkoties, bet izrādās, ka tā gluži nav. Ka tur ir kaut kādi 10 dzīvokļi, kuri ir noslēgts ilgtermiņā vai bezgalīgais īres līgums ar nomas maksu 50 centi par kvadratmetru, par kaut kādu tur ļoti skaisto 100-metrīgo dzīvokli, teiksim tā. Un tad tu no tā īrnieka pēc tam ļoti ilgi nevari tikt vaļā. Vēl ir viena no kļūdām, pērkot ienesīguma objektu, kā nepareizi aprēķināt izdevumi, ar ko tiks saistīts. Jo bieži vien redz gadījums, kad var iegādāties, pieņemsim, īres namu vai biroju, kur nav nepieciešami nekādi ieguldījumi. Ja? Jārēķinās ar to, ka nopirkot to īpašumu būs nepieciešami kaut kādi ieguldījumi. Tas nozīmē, ka cilvēks ir pārāk optimistisks, viņš uz šo īpašumu skatās jau uz tādu, ko var izmantot, ko var izīrēt. Viņam liekas, ka tas būs mūžīgi, bet jāsaprot, ka jebkurš īpašums ar laiku noveco un prasa kaut kādus remontus, atjaunot un kaut ko tomēr ieguldīt, ja tu tā kā taisies vismaz 10 gadus turēt to namu īpašumu un izīrēt, ja tu negribi, lai tev tas īres ienākums pēc 5 gadiem samazinājās, tev visu laiku ir jāpatur kaut kāda rezerve, naudas rezerve, uzkrājums par to, ka tev tā māja ik pa laikam būs jāremontē. Gan iekšā dzīvokli paši, gan arī varbūt kādreiz jumts, kādreiz sienas jāparkraso ārējās, vai tur kāpņu telpa jāuztais remonts, vai kaut kādas inženieru komunikācijas būs jānomaina. Un ar to naudu, diemžēl, ne visi reiķinās. Visi izdevumos pārēdz, ka viņam būs jāmaksā nekustama īpašuma nodoklis, apdrošināšanu un varbūt pie kaut kādas nepilnas noslodzes, ka tev, piemēram, nav visi dzīvokļi aizņemti, bet ir kaut kādi tukši, tad varbūt kaut kādu daļu komunālie uz tevi paliks. Bet par to rezervi ļoti maz kas aizdomājās un to nepatur prātā izreicinot šo te ienesīguma likmi, tā saucamo no šī objekta. Vēl viena riska moments, kur bieži, ar kuru nereiķinājas potenciāli pircēji, bieži vien pārdodamais objekts ir ar patvaļīgām būvniecībām, tā saucamām. Ja?
kur ir kaut kādas pārbūves, ir pārnestas sienas, ir izbūvētas jumta logi, jā, ir kaut kāds vannas, kas uzbūvēta koridora vieta. Ja jūs skatāties uz īpašumu, kuram ir skaisti jumta logi, varbūt, ka viņu tur nemaz nav. Jā, tieši tā. Paceļ bēniņus, izbūvē to tehnisko stāvu par dzīvojamām telpām. Jā. Es gribētu ar jums parunāt par tādu lietu, kā, ja var izteikties tādi smalkie īpašumi vai ekskluzīvie īpašumi. Tagad tādā brīdī kā šajā, kad tirgus mainās un kad ir zinām tāda nenoteiktība un vērtētāji kļūst pesimistiski pēc tam, ka viņi paskatījušies panorāmu vakarā. Es pats jūtu, ka mēs daudziem cilvēkiem sagādājam vilšanos, kam īpašumā ir šīs, tā teikt, ekskluzīvās mājas vai ekskluzīvie dzīvokļi, ka viņi paprasa mūsu vērtējumu un mēs viņiem sagādājam lielu vilšanos. Kā jūs komentētu to problēmu? Kā man tagad sveicināties ar tiem cilvēkiem uz ielas? Viņi jūtās tā, kā mēs būtu viņiem dvēselē iespļāvuši. Vispirms tiem cilvēkiem jāsaprast, ka vērtējot īpašumu, vērtētāji nekad nevar ievērtēt iekšā vērtība visas ekstras. Jā. Tas nozīmē, ka kaut kāda dizainas, lustras, mēbeles, kaut kāda īpaša apdare, jā. Un tā tas, kas ir raksturīgs ekskluzīviem īpašumiem. Jā. Jo tad vērtētājs ir kā Grinčs. Ja? Viņš ieiet skaistā mājoklī, ja? Un viņš izliekās, ka viņš neko no tā dārgā neredz. Ja? Nē, tāpēc, ka viss tas, par ko mēs runājam, tas ir vērtētāja izpratne, tas ir kustama manta. Tas, ko var aiznest prom otrā dienā. Tieši tā, ja gadījumā kaut kas notiek, ir kāda nepatīkšanās, ja? Un tas īpašnieks atstājot to visu bankai, iznes ārā visas, kas ir iespējamas, tā skaita rokturi un rozetes. Jā, to mēs pieredzējām 2008. un 2010. gadā. Tāpēc šeit jau pat nevar runāt par aizlācoties no mājas, tika aiznests viss, ko var izraut ārā. Ja? Tieši tā, un pat arī to, ko nevar izraut ārā. Ja? Kā mēs jau ar kolēģiem runājam, bija tādi gadījumi, kad arī divstāvīgai mājai tika izņemti pārsegumi. Bet māja palika divstāvīgā. Bet arī starpstāv pārsegumi. Jā, kā māja turās, viens Dievs tikai zina. Ja? Un vēl viens ir runājot par tām, turpinājot to tēmu pat patvaļīgām būvniecībām. Mums bija konkrēts gadījums, kad ir ekskluzīvais īpašums, reāli ekskluzīvais īpašums, var tā no pirmā skata. Eksporta iela, fantastiski, ļoti dārgi, teiksim, aprīkota un izbūvētais dzīvoklis, pēdējā jumta stāva ar lieliem skaistiem logiem, nevis jumta logiem, bet logiem. Lai izbūvētu tie logi, tika pacelts jumts uz ostas skatu. Ja? Fantastisks dzīvoklis, bet vērtētājs atnācot un saka vērtēt, pēc dokumentiem tas ir nedzīvojama bēniņas telpas. Var sakot, atkal maz nesaist starp to, kas tas ir realitātē un ko mēs uzdodam. Jā, bet tur ne tikai, tur praktiski ir var teikt, tā ekskluzīva dzīvokli neeksistēja. Viņa un nekad nebūs iespējams viņu legalizēt, uztaisīt dokumenti, projektu, visu. Jā, es saprotu to, ko tu saki. Ir gadījumi, kad ir klājas krāpšanas, bezmaz tā kā notiek, jā, un mēģina cilvēkiem iepārdot to, kas īstenībā no likumdošanas viedokļa viņš tur nevar būt. Jā. Jā. Bet es gribētu atgriezties pie mūsu tās tēmas par tiem smalkiem īpašumiem. Tiem cilvēkiem, kur rīcībā tādi ir, kādu padomu mēs varētu iedot, runājot ar vērtētāju? Man kas ienāca ātri prātā, varbūt, ka mēs viņus varam nomierināt tādā veidā, ka mēs vērtējumā atspoguļojam kā vienu no vērtēšanas metodēm šo izmaksu aizvietošanas metodi, ka mēs novērtējam to, cik daudz tur tas īpašuma radītājs viņš ir ieguldījis un kā viņš to ir tur
tur ļoti iztērējies, lai to brīnumu radītu, bet, diemžēl, apkopojot rezultātu, mums, tā kā salīdzinot tās dažādas vērtēšanas metodas, viņu īpatsvaru, mums ir jānoliec galva, jāatvainojas un jāsaka, ka šī, kā tā smalkā metode saucās, izmaksas aizvietošanas metode, tur to rezultātu iespaidot diezgan minimāli, salīdzinot ar tādām skarbām metodēm, kā tirgus. Tā viņa arī saucās, tirgus metode. Diemžēl naudas plūsma. Šajā konkrētā situācijā mēs varam to izdarīt tikai, lai izpatikt klientam un viņus nomierināt. Ja? Bet šo metodi, kuru mēs izmantosim kā izmaksas metodi, ja? Mēs viņu uzrakstīsim, parādīsim, vērtējumu, ka informatīvam nolūkam. Jo, ja tas atkal mēs atgriežamies pie tā, kādām mērķiem mēs vērtējam, ja ar šo vērtējumu pasūtītājs aizies uz banku, banka neskatīsies uz šo metodi. Vienkārši ignorēs. Ja? Tāpēc atkal jautājums, kādām mērķiem noteiktu vērtību. Ja pašam pasūtītājam, lai viņš būtu justos labāk, ka viņam tiešām ekskluzīvs īpašums, ja? Ka viņš ir tiešām maksāt, tik viņš maksāja. Mēs novērtēsim pēc izmaksas metodas. Cilvēkam dzīvoklī ir aizkari pa 150,000. Kad pats dzīvoklis maksā tikai 200,000, tad mēs varam uzrakstīt, ka tie aizkari tiešām ir izmaksājuši 150,000, bet to dzīvokli mēs dārgāk pa 200. Kustama manta. Aizkari ir kustama manta. Nē, ar to luxury segmentu, diemžēl, pēc pieredzes jau ir pārliecināts vairākas reizes par to, ka izmaksas, ko tas klients ir ieguldījis, principā gandrīz vai nekad neatmaksājās. Ļoti bieži. Es atvainojos, šito lūdzu, mīļie, jūs piefiksējat, ja? Un man jums ir liels lūgums. Pirms jūs taisaties būvēt kaut ko ekskluzīvu, lūdzu, pirms tam paprasiet nekustamā īpašuma vērtētājiem, kā šis izskatīsies nekustamā īpašuma vērtējumā pēc tam, kad es būšu to naudiņu iztērējis. Pareizi saku? Jā. Ļoti bieži ir tāds stāsts, ka vecāki ceļ ļoti lielu pēc platības ģimenes māju, uzceļ māju, piemēram, Baltezera krastā vai Jūrmalā krastā, kas ir 600-800 kvadratmetri, un kamēr viņi viņu ļoti ilgi ceļ, iegulda ļoti lielo naudu, bērni ir izauguši, aizbrauc, es gribu dzīvot pilsētā, es gribu dzīvot Londonā, es gribu dzīvot Amerikā, vēl kaut ko, jā, un vecāki paliek divētā, viņam to lielu māju nevajag, un tad viņi mēģina to māju pārdot. Un tā, ka viņi izliek to māju tirgu, viņi saprot, ka viņi tik lielu vērtību vai cenu par šo te īpašumu nevar dabūt, jo šādam īpašumam Latvijā ir 3 pircēji. Es klausījos kaut kādu amerikāņu gudrnieku, un viņa spriedelējums bija tāds, ka katram īpašumam ir kaut kādā laikā pircējs. Piemēram, nelielam dzīvoklītim, apkaimē padomju laikā būvētā sērija veida mājā, noteikti pircējs ir katru dienu. Ja? Katru dienu kāds par tirgus cenu plus mīnus būtu gatavs izteikt kaut kādu piedāvājumu, vai mēneša laikā viņi noteikti var pārdot. Ja? Bet šādam, kā tu minēji, ekskluzīvam, kādam milzīgam greznam īpašumam, varbūt tas pircējs ir reizi, 10 gados. 10 gados, iespējams. Un te nu ir tā lielā pretruna. Ja? Kad, tas nenozīmē, ka tas īpašums nemaksā tie 5 miljoni. Tas ir viņu reāla cena, bet nevērtība. Parunāsim par zemēm. Man liekas, noteikti arī interesanta tēma. Kas ir tās biežākās frustrācijas vai kas ir tā biežākā mūsu, ko mēs saskatām kā problēma cilvēku uztverē un pieejā, skatoties uz zemi un viņas iegādi un to vajadzību, piemēram, finansēties pret zemi un saņemt vērtējumu. Zeme īpaši. Pats galvenais noteicošais faktors, tā ir vieta, kā zeme atrodas. Tas ir. Mums vispār vērtēšanas teorija ir tāds
kā saka, 3 galvenās kritērijas. Paša galvenā vieta, vieta un vieta. Ja? Tad, ja runājam par zemes gabaliem, tad šeit tiešām vieta ir pats galvenais un būtiskākais kritērijs, kas nosaka to vērtību. Kas ir blakus vietai, kas ir tas pamatpostulāts? Kas ir tas dokuments, ar kura lasīšanu vai saprašanu mūsu klientiem visbiežāk ir problēmas, lai viņi saprastu tā zemes gabala vērtību vai piemērotību kaut kādiem plāniem? Jāsaprot, kas tur ir atļauts celt. Jā. Tas ir galvenais. To var apskatīties apbūves noteikumos vai attīstības plānos, kas pēc teritorijas plānojumā atļauts. Tas ir visbiežāk, tā problēma. Jā, jo tu vari nopirkt zemi, kas ir dabas pamatne. Un tu tur vari tikai telti uzcelt. Viss. Uz laiku. Jā. un līdz ar to arī vērtība tam zemes gabalam būs ļoti, ļoti maziņa. Un es arī liktu klāt no savas puses, ka tev ir jārēķinās, ja tu pērc zemes gabalu tādā vietā, kur tuvākajos 15 gados taps vēl 20 mājas, tas nozīmē to, ka tev ir jārēķinās, ka tu dzīvos būvlaukumā faktiski. Tur, kamēr paies tie turpmākie 10-15 gadi, tikmēr apkārt kaut ko urps. Ir vērts droši vien apskatīties, kādi projekti apkārt ir apstiprināti būvvaldē. Jā, to arī principā BIS sistēmā var redzēt pēc blakus adresēm, var sameklēt, vai notiks kaut kāda būvniecība tuvākajā laikā vai kaut kas projektējas tādā vietā. Jā, to arī var apskatīties. Es aicinātu, ja cilvēki paši ir, vai nu viņiem ir grūti, vai viņi ir slinki, vai viņi īsti neprot atrast neprot atrast informāciju, tad tas ir vēl viens iemesls, kāpēc draudzēties ar nekustamā īpašuma vērtētāju, kas var to visu tā kā salikt uz papīra. Jā, īpaši ļoti svarīgi izvēlēt, pieņemsim, apbūves gabalu, iecerēt teritoriju, paskatīt, kur tas atrodas un kas ir blakus teritorija. Pilnīgi iespējams, ka cilvēki tā iecerētais zemes gabals atrodas pilnīgi blakus ražošanas teritorijai. Tur nekas nav, tur ir tīra pļāva, bet te ir ražošanas teritorija. Un tad ir ar laiku jārēķinās, ka tajā ražotnes teritorija varēs uzbūvēt kādu ražotni. Tas varētu būt vienkārši noliktāva. Varētu būt, nezinu, kaut kādus tur ir ķēdu rūpnīca, vai vēl kaut kāda nopietna ražotne, kas atrodas 200 metru no tava māja, jo tu uzbūvēji māju, nopirki zemes gabalu pilnīgi 200 metru attālumā no ražošanas teritorijas. Bet vienkārši jārēķinās, ka to māju būs grūtāk pārdot. Tur būs specifiski apstākļi, to māju varēs rādīt klientiem, pieņemsim tikai tumšajā dienas laikā, lai viņi neredz to rūpnīcu. Un bieži vien cilvēki arī izvēlās tādus apbūves teritoriju, tāpēc, ka cena tādām zemes gabaliem ir zemāk, nekā cena, pieņemsim, kaut kur 2 kilometru attāluma cita ciemata. Vēl ir arī tās svarīgi, kas ir atļauts būvēt tajā teritorijā. Varbūt cilvēks domāja nopirkt, kā arī Liena teica, pieņemsim, kas notiks apkārt būvniecība. Kāda minimāla platība šajā teritorijā ir atļauta zemes gabalā, minimāla platība. Varbūt tur ir tās minimāla platība 3000, varētu būt 600 kvadrātmetri. Tad var rēķināties, tu nopirks savu gabalu, un tev apkārt ir tāds tā kā darziņos, tas viss izaug, tā kā sēnes ir citas mājas, un tu nevar nereicināties ar to. Es nezinu, pamanīju, ka mums ir kašķis ar klientu par vienu māju tieši dārziņos. Jā. Un es tā aizdomājos, kā tas tīri ir no vērtētāja viedokļa, kā mēs skatāmies uz šīm mājām, kas ir tādās teritorijās, kur nav ceļu, kur nav trotuāru, kur nav inženieru tīklu. Tad taču ir milzīga problēma, un skatoties, kā cilvēki tos īpašumus pērk tajās dārziņu teritorijās, man ir tādas aizdomas, ka viņi pat nenojauš, ka
ka tā dārziņa teritorija principiāli atšķiras no, un varbūt, kad sasveicināšanās ar vērtētāju pirms tās naudas pārskaitīšanas, varbūt tam cilvēkam var likt otrais padomāt. Tur tā lieta, ka vērtētājs sniedzot vērtējumu atskaiti, tas ir tādas, tā kā, tas nav tikai dokuments, tas ir praktiski veselības pase, ja? Kas pastāstīja pa visu, teiksim, šo īpašumu vēsture. Kā tik rādīts, ja? Ar kādām slimībām slimoja, kādas viņam ir tas, tā saucamie apgrūtinājumi, es nezinu, riski, ja kaut kādas ir tas alerģijas, ja, vēl pret kaut ko, ja. Tas ir tāds tā kā stāsts vērtētājs, veicot to vērtējumu, ja, un veicot izpēti, aprēķinu, analīzi. Viņš visi šitie faktori izskatīja, un viņš ir tā kā gatava veida pasniedz pasūtītājiem redzēt, vot šis ir jūsu īpašuma iecerēta vai to, ko jūs gribat pārdot, tas ir jūsu pase, ja, kas visu vēsturi jūsu īpašumā pastāstīs gan jums, gan potenciālam pircējiem, vai banka speciālistam, ja, vai kā tas ir. Un tad jau ir, tas dod iespēju, ja, pieņemt pareizu lēmumu, ko es gribu darīt ar to īpašumu, vai es gribu viņu pirkt, vai varbūt labāk izvarīties no tā darījuma, ja, vai tas man piederošais īpašums vispār ir likvīds, ja, es varu viņu pārdot, vai man... Šis ir ļoti svarīgi, Taņa, ko tu saki, jo es nezinu, kurš tas investēšanas guru, vai tik Buffets nebija tas, kurš bija teicis, ka ja tu pērc kaut ko uz vienu dienu, esi gatavs ar to sēdēt 10 gadus, līdz nākamajam ciklam. Jā. Tā kā es to gribētu mūsu skatītājiem vēlreiz likt pie sirds, ka ja jūs esat izvēlējušies kaut ko pirkt, tad jums ir jābūt morāli gataviem, ka jūs varat nopirkt ko tik nelikvīdu, ka jums nāks sēdēt veselus 10-15 gadus, cik mums tā ir cikls nekustamā īpašuma. 10-12, jā. Jums būs jāsēž tos 10-12 gadus, un vērtētājs jums var palīdzēt pieņemt to lēmumu, vai šis ir tas, ar ko jūs gribētu sēdēt šo visu nekustamā īpašuma ciklu. Jā. Mums, diemžēl, kopš 8. gada, mums ir vēl, cik gadi ir pagājuši, mums ir vēl cilvēki, kas nav sagaidījuši to. Nav izmaksājuši lielus kredītus. Nav izmaksājuši kredītus un nav samaksājuši, ka tenī 2007. gadā nofiksētā tā pirkuma cena ir tagad sasniegta. Jā, lai cik bēdīgi tas nebūtu. Un to es lūgtu paturēt prātā, tas ir nenormāli svarīgi. Ir arī ne tikai, teiksim, tas gaidīšanas periods 10 gadi, jā, kā tas saki, bet ir iespējams, ka vērtētājs, viņš kā konsultants, viņš var palīdzēt, teiksim, ja tev ir tas jau īpašums, ja, tu jau esi tur, kur esi, ja, viņš var palīdzēt, varbūt ar to īpašumu var izdarīt kaut kādas izmaiņas, kas padarīs viņu jau pievilcīgu, likvīdāku, ja. Varbūt ir nepieciešami kaut kādi ieguldījumi, kaut kādas izmaiņas, ja. Bet tie ieguldījumi ir atmaksājās, ja? Pēc tas, teiksim, izmaiņām, ja? Un īpašums kļūst likvīds jau tagad, ne pēc 10 gadiem, ja? Un tu vari jau tālāk, atgūt savu, teiksim, Es gribētu pat pateikt naudu. vairāk, ka ne tikai pērkot. Piemēram, jums ir situācija, ka jūs šobrīd izvalbītām acīm mēģinat maksāt šos procentus un īsti nesaprotat, vai jūs darat pareizi. Varbūt tiešām ir vērts paprasīt vērtētājiem, kāds izskatās, jā, kāds šobrīd ir tirgus, jo varbūt, ka ir jāpārdod. Varbūt pēkšņi tirgus nobrūk un ir 10 gadi jāgaida atpakaļ, vai jūs esat gatavs, piemēram, čīkstēt bankai, lai viņi jums ļauj izsēdēt šos 10 gadus. Jā. Varbūt kaut kas dzīvē ir jāmaina, un te tiešām vērtētāji padoms var noderēt. Es gribētu parunāt mazliet par nākotni. Kā jūs redzat, kā mainās vērtēšana?
kā izskatīsies vērtēšana pēc 5, 10 gadiem? Kas ir tas, kas mainās? Šobrīd nāk ļoti daudz jaunas prasības vērtētājiem, kas, piemēram, nav bijušas tur 5 gadus atpakaļ. Tās pašas nelikumīgas pārbūves, teiksim, es nezinu, kāpēc, bet kaut kādā veidā tas tiek uzkarinātas uz vērtētāju. Mums, diemžēl, valstī nav institūcijas, kas to kontrolē. Mums bankas deleģē veikt šo tiesiskuma ekspertīzi un baņķieru vārdā izvērtēt visus riskus. Izvērtēt, vai šis īpašums ir radīts un eksploatēts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem dokumentiem un likumdošanu, jeb šo nav. Ja? Pareizi pārfrazēju. Ja? Vēl viens ir, kas mums ir top, un es domāju, tas tuvāka nākotne, tas ir tā saucamais zaļums, ilgspēja, kas ar laiku vērtētājiem noteikti būs jāievērt. Vai ir jau bankas, kas lūdz šajā brīdī jau izvērtēt, cik vidē draudzīgs ir konkrētais objekts? Nav tāds tā kā konkrētas prasības, bet tāds vēlme, rekomendācijas, izvērtēt arī vērtējot objektu, izvērtēt viņu ilgspēju. Ja? Nav tā kā obligāts prasības, bez tā mēs nepieņemsim vērtējumu, bet tendence jau iet uz to tajā virzienā. Es saprotu, ka mēs skatāmies tajā virzienā, ka ja īpašums klasificējas kā ilgtspējīgs, tad pret viņu varēs aizņemties lētāk, vai būs? Kreditēšanas nosacījumi varētu būt labāk, pret to, kam ir tas mazāk, teiksim, ilgspēja. Un drīz, es domāju, ka ļoti drīz tā būtu kā obligāta prasības, jo tas faktiski bankam jau tagad ir tās obligātas prasības izvērtēt ilgspēju. Kas īpaši attiecas uz tiem lieliem objektiem, uz komercobjektiem, uz uzņēmumiem. Jo uzņēmumam ņemot kredītu, vai kaut kāds pārkreditēs vai kā, bankam ir prasības izvērtēt tā uzņēmuma kopā viņu ilgspēju, Klausoties, kad šitādām lietām jāpiņķerējas, man ir sajūta, ka mākslīgais intelekts mūs tik drīz neaizvietos, Tur tomēr ķēpīgi tā lieta, Ķēpīgi, Ļoti smalku un ķēpīgi mākslīgajam intelektam vēl bišķiņ jāapgreidojās vairākus gadus, lai varētu aizvietot. Kas ir tas iemesls, kāpēc aizvien ir vajadzīgs vērtētājs pirms kaut kādām tādām standarta īpašumu novērtēšanas situācijām? Kāpēc nepietiek ieklikšķināt datorā? Teiksim, tās visas sistēmas, kaut vai runāt, piemēram, par tām, lai identificētu pārbūves. Pirmkārt, likumdošana mainījās visu laiku, un izsakot, kurā brīdī kāds dokuments ir bijis vajadzīgs pie pārbūves, pie nelikumīgas pārbūves nofiksēšanas, kurā reģistrā, kurā gadā šī pārbūve varēja būt reģistrēta. Var tikai vērtētais, kurš ir nostrādājis, es nezinu, vismaz 10 gadus vērtēšanā un zina to. Tad, kad mākslīgais intelekts mācēs aiziet uz to īpašumu un konstatēt situāciju, tad mūs draud... Tas vēl ir otrs jautājums, kā atnākt vēl un konstatēt, ka tiešām tur ir kaut kāda nesošā siena ir nojaukta. Bet kā Edgars teica, piemēram, novērtēt standarta veida dzīvoklis, tas tipiskas. Mēs saskaramies ikdienu, ar tādu, ka gandrīz nepastāv tāds īpašums, ka standārts īpašums ir tāds, teiksim, tipiskais standārts īpašums. Ka praktiski 2 īpašumi no 3 ir netipiski. Ir kaut kāda 1, 2, 3 nianse, kas netipiska, Un katram īpašumam tas ir sava. Nav tā, ka, pieņemsim, tie 3 īpašumi un 2 ar kaut kādu atkāpi, bet līdzīgu, Nē, tam otram ir sava atkāpe un trešam ir cita atkāpe, Un tā ir vienmēr, Un tās, teiksim, nestandartas situācijas, viņas ir tik daudz, un mēs pieņemsim, strādājot jau viena jau vairāk nekā 10 gadu, es jau vairāk nekā 20 gadu, un tik un tā mēs katru nedēļu mēs saskaramies ar kaut kādu jaunu, netipisku situāciju, Liekas, ka kā tas ir iespējams, bet tā arī ir. Netipiskā situācija, kāda es esmu piedzīvojis, ir, ka vienā 602. sērijas mājā vienā no augšējiem stāviem viena guļamistaba bija
izflīzēt un pārvērst par baseinu. Arī. Es domāju, apakšējais kaimiņš bija ļoti laimīgs. Dzīvoklim palielinājās vai pazeminājās vērtība. Kaut kādā dienā tas baseins neiegrima Un kaimiņam. noteikti dzīvokļa īpašnieks domāja, ka tāds baseins tikai palielināja viņu Protams, viņš taču ieguldīja lakšerī segmentā baseinu ir izlases. Jā. Tur tas nianses un tās nestandartas situācijas, viņi man liekas neizsmēļojamas. Un, diemžēl, no pieredzes var konstatēt, ka, liekas, it kā varbūt cilvēkiem liekas, ka, nē, tas ir kaut kāds izņēmuma gadījums, kad dzīvokli ir kaut kādas pārbūves, bet no pieredzes varu pateikt, ka ir otrādāk. Nestandarta gadījums ir tāds, ka tu atbrauc un pārbūves nav, un tu tāds, paldies! Viss ir labi, nekas nav pārbūvēts, visi dokumenti ir kārtībā, viss ir saskaņots, un tev liekas, šis ir izņēmuma gadījums. Jā, bet ja es pareizi saprotu, tad tās atkāpes faktiski ir teiksim, no tā, kas kadastrālās uzmērīšanas lietā ir tā kā, nesaisti ar to, kas ir dabā, ja? Pareizi saprotu, ja? Līdz 12. gadām tā ir bijis. Un faktiski, ja notiks tas brīnums un mēs pārstāsim iekasēt nekustamā īpašuma nodokli no ēkām un būvēm, ja, nepiņķerēsimies ar to un tos, cik tur mēs gadā iekasējam, 220 miljonus mēs iekasēsim nosacīt tikai no zemes, ja, tad šis viss pazudīs. Ja. Vienkārši tad es pareizi saprotu, tad baņķierus neinteresēs, cik tur sienas ir pazudušas. Un kā. Tas ir līdz kaut kādam brīdim, kamēr kāda māja nesabruks. Es domāju, dēļ pārbūves. Kāpēc bankas tas visvairāk interesē? Ja? Jo tie īpašumi, kas tik iecīlāti, viņi visi apdrošināti. Apdrošinātāji, viņi katrā apdrošināšanas līguma ierakstīs, ka visi apdrošināšanas līguma nosacījumi ir spēka tikai tāda gadījuma, ja tajā īpašuma nav nekādas atkāpes. Ja tikai kaut kas tajā īpašuma notika, ja? Varbūt pat arī tāds, ja es savu 602. sērijas 3 istab dzīvokli gribu pārvērst par studio, pats izgāžu visu un ārā. Un nedod Dievs, tur kāds kaimiņš augšā, tur ir tas apludināja to dzīvokli, ja? Tad izskatās, ka es to arī nevarēšu, tad, kad arī kadastrālās uzmērīšanas biroja nebūs. Ja? Tad, teiksim, ja? Es to nevarēšu tik un tā. Ja? Kolēģis, kas ir tas, ko mēs neapspriedām? Kas ir tas, ko mums noteikti vajadzētu, runājot par vērtēšanu, uzsvērt? Ļoti bieži ir tāds jautājums, kāpēc ir, teiksim, cita kompānija novērtē un viņam ir, īpaši tās tiesas strīdi, ja? Viena kompānija novērtē tur 100,000, ja? Jūsu kompānija novērtē pa 50,000. Kā tas ir iespējams? Tur arī certificēts vērtētājs, un šeit arī certificēts vērtētājs. Ja? Un šeit mēs vispirms pateiksim, un tas ir tas galvenais, tas arī standārtos ierakstīts, ja? Jebkurš certificēts vērtētājs, viņš strādāja saskaņa ar starptautiskiem standārtiem, atbilstoši normatīviem noteikumiem, atbilstoši likuma prasībām, un tas ir strikti reglamentēta profesija. Ja? Bet katrais vērtējums, katra vērtējuma, tas ir konkrēta eksperta viedoklis, ja? Kas balstīts uz konkrēta eksperta pieņēmumiem un apsvērumiem. Ja? Un šeit mēs arī atgriežamies pie dota vērtējuma uzdevuma. Varētu būt situācija, kad ir viens tāds pats īpašums, novērtēja divas dažādas kompānijas, bet vienai kompānijai ir dots uzdevums novērtēt to īpašumu kā pilnīgi brīvu, neapgrūtinātu un pilnīgi, pieņemsim, neapbūvētu zemes gabalu. Tas vērtētājs novērtē, visi izvērtē. Pārfrazējot tevi, analizējot dažādas vērtējumus un domājot par to, kāpēc tie vērtējumi ir atšķirīgi, ir jāskatās, kas ir darba uzdevums un kas ir pieņēmumi. Jā, un apsvērumi. Jā, pie kādiem noteikta tā vērtība. Ja? Jo tās otrais vērtētājs pilnīgi iespējams, ka viņam dots uzdevums
novērtēt, kā ir, ka tā zemes gabals pilnīgi apbūvēta ar citām personām ekām. Bet vai nav zināms paralēls ar mērniekiem, tomēr velkams tur? Jo Brāļa Kaudzītes romānā bija rakstīts, ka tas klients devās pie mērnieka un viņam bija puscūķis vezumā. Vai tur nav tā, ka tur kaut kādā veidā ietekmēts tiek vērtētājs? Tā nevajadzētu būt, jo vērtētāji arī strādāja ne tikai saskaņā ar standartiem, bet vērtētājiem ir ētikas kodeks. Ja, es piekrītu, ka dažādiem vērtētājiem var būt ļoti dažādi uzdevumi par šos vērtības noteikšanu. Un noteikti, ka pieņēmumi arī varētu radikāli atšķirties. Jālasa, diemžēl parasti klients par to, par ko mēs runājam, ka pircējs domā par to, kā nopirkt, bet principā pircējs neaizdomājas, kas būs pēc tam, kas būs ar to īpašumu pēc 10 gadiem un tā tālāk par to likviditāti. Un, diemžēl, pašam vērtētājiem ir ļoti žēl, ka tu esi sagatavojis veselo atskaiti, bet vienīgais, ko pircējs ir paskatījies, tajā atskaite ir pirmā lapa, kur ir ierakstīta tirgus vērtība. Un tālāk viņš nav izlasījis vispār neko. Tur ir ļoti daudz svarīgas informācijas, par kuru tiešām ir jāzina. Vērts aizdomāties, izlasīt un pārliecināties, vai tu tiešām to gribi. Gatavojoties šim podkastam, mēs ar kolēģiem mēģinājām uzzīmēt pēdējā 20 gadu cenas līkni, kā viņi ir mainījusies, tirgus cenu, kas ir fiksēta darījumi. Un mēģinājām uzzīmēt otru līkni, kā izskatās vērtētāju viedoklis dažādos šīs līknes segmentos. Laika posmā, jā. Un ko mēs nosacinājām un ko noteikti jums ir jāņem vērā, ka strauji augoša tirgus gadījumā vērtētāji ir pesimistiskāki nekā tirgus. Mēs bišķiņi atpaliekam. Atpaliek vērtībās, un tāpēc lūdzu nedusmojieties uz vērtētājiem. Tādus brīžos viņi nespēja noticēt tam, ka tās cenas tiešām tik strauji aug. Savukārt tajā brīdī, kad viņas jau ir kaut kādām līmenim uzaugušas un tirgus kļūst domīgāks, tad vērtētājs ir sasmēlies to optimismu, viņam ir ļoti daudz izcilu darījumu, ko salīdzināt, un viņš kļūst tā kā pozitīvāks nekā tirgus. Ja? Tā ir. Tā kā to lūdzu ņemiet vērā, ka dažādos tirgus, tā teikt, izaugsmes vai krišanas brīžos ir dažādi korelēja šīs vērtības, ko uzrāda tirgus un ko redz nekustamā īpašuma vērtētājs. Savukārt tādā laikā kā šobrīd, kad īsti nevar saprast, kas notiek, kā mēs paši smējāmies, mēs īsti nevaram izpatikt ne pircējiem, ne pārdevējiem, ne baņķieriem, jo visi no mūs gaida kaut ko citu. Ja? Mēs pilnīgi nevaram izpatikt, jo šajā brīdī, kad tirgus sāk stagnēt, tad faktiski informācijas ir pa maz, lai mēs varētu izdarīt kaut kādus secinājumus, jo darījumi ir maz. Jā. Kā piemēr tavām teiktām, pieņemsim 7. gadā, es atceros, ka nāca vērtētāji un teica, ārprāts, mēs nezinām, ko darīt. Mums pasūtīja vērtējumu nedēļu atpakaļ. Un mēs jau sagatavojam to vērtējumu. Pie mums atnāca klients saņemt to vērtējumu, teica, ko jūs novērtējat? Jūs cenas redzēt, pa cik tagad tirgo? Viņi teica, bet nedēļu atpakaļ vēl bija pa 10% zemāk. Ja, tas bija nenormāli. Dinamika milzīga. Jā. Un vēl arī jāņem vērā, ka vērtētājiem savu vērtību jābalst uz notikušiem darījumiem. Ja? Uz reāliem tirgu notikušiem darījumiem, kas ir reģistrēti zemes grāmatā, un mēs izmantojam zemes grāmatā reģistrētie darījumi. Zemes grāmatā darījumi bieži vien tiks reģistrēti ar kaut kādu mēnesi, 2 vēlāk nekā notika ar nobīdi, nekā tad, kad notika tas pats darījums reāli notika. Ja? Jau nerunājot vispār par jauniem projektiem, kad bieži viens darījums ir fiksēts, pieņemsim, maijā, tad, kad maija tā eka tikai būvēta. Ja? Un kad decembrī tā eka nodota eksploatācija, visi darījumi tiks piereģistrēti zemes grāmatā, un tad mums ir kaut kāds nenormāls tāds
izaugsme, tirgu, tik daudz darījumus notika viena mēnesa laika. Nē, tie darījumi notika no māja mēnesa kaut kāds 6 mēnešu laikā. Viņi tik notika tie darījumi, jau viņi fiksēta tas cenas, un pēc tam tikai reģistrēta zemes grāmata. Vēl skatītājiem noteikti jāņem vērā ir apstākļus, ka mums tomēr gēnos ir mēģināt izvairīties no nodokļiem, jā, un kapitāla pieauguma nodoklis diemžēl liek cilvēkiem krāpties. Samazināt reģistrējumas summas. Teju puse no darījumiem, kas ir valsts reģistros reģistrēti, cilvēki ir iesnieguši tur datus ar vienu vai abām piemēgtām acīm, un tie, diemžēl, nav izmantojami. Un tāpēc grib lūgt, lai klienti ir iecietīgi pret vērtētājiem, jo tās ticamās informācijas ir diezgan maz. Diezgan maz tā. Mums ir tāda nozares specifika, diemžēl. Ir tīpaši tajā luxury segmentā, tur ir ļoti maz darījumi. Jā. Tāpēc arī visgrūtāk novērtēt šo te luxury segmentu, jo tirgus tur ļoti ierobežots. Es teiktu arī, ka grūti novērtēt ir tos īpašumus, kur darījumos nav bijis iesaistīts kredīts, kas dara viņu ticam daudz maz, un kas ir ārpus Rīgas, kur tā nodokļu maksāšanas kultūra ir vēl lielāka jautājuma zīme nekā lielpilsētā. Runājot par nodokļu maksāšanu un par to kapitāla pieaugumu, šeit varbūt ir svarīgi vēl vienu momentu atzīmēt, ka ļoti bieži cilvēki mantojot īpašumu, viņi nepiesaista vērtētāju, vienkārši reģistrējot to īpašuma tiesības, mantojuma tiesības pie notāra, un bieži vien viņi teica, reģistrēsim to pēc kadastrālas vērtības, pieņemsim, Bet šeit ir svarīgi saprast, ko tas mantinieks plānoja darīt ar to īpašumu, ja viņš ko grib viņš paturēt ieguva. Viņu, tad tam varbūt nav nozīmes. Tam nav nozīmes. Ja viņš vēlas viņu pārdot, ja viņš domāja pārdot būtiski pēc pusgadu, viņš saskarsies ar to, ka viņš pārdeva par tirgus vērtību. Bet varbūt tas ir ļoti patriotiski, viņš izvēlas maksāt lielāku nodokli. Un tad viņam jāmaksā nodokli, No pieaugumu. starpības būs jāsamaksā nodoklis. Ja viņš būs laicīgi versies pie vērtētāju un novērtē to savu mantojumu īpašumu, tad viņš reģistrē to mantojumu pēc reālas tirgus vērtības, un tad jau pārdodot, viņam nebūtu nekāda kapitāla pieauguma. Viņš pārdos par tirgus vērtību. Mēģināsim tātad rezumēties. Tad vērtētājs ir certificēts, apmācīts, uzraudzīts speciālists, kas ļoti labi der, kā neatkarīgi trešā puse darījumos ar nekustamo īpašumu. Un tajos brīžos, kad jums ir jāpieņem ļoti svarīgs dzīvē lēmums, pirkt, nepirkt, pārdot, nepārdot. Vēl viena lieta, ko mēs izrunājām, ir, kad ja jums ir darīšana ar nekustamā īpašuma vērtētāju, vērtētājiem ir ļoti svarīgi identificēt precīzi īpašumu. Darba uzdevumu. Saprast, kāds ir darba uzdevums. Viņam ir pilnīgi skaidri jābūt pārliecībai par īpašumu sastāvu un par to, vai īpašums ir radīts un tiek eksploatēts atbilstoši normatīviem dokumentiem un likumdošanai. Vērtētājs, izdarot savu spriedumu par nekustamā īpašuma vērtēšanu, viņš balstās uz tirgus darījumiem. Pārsvarā, ja? Uz tirgus darījumiem, un diemžēl, lai cik bēdīgi tas nebūtu, viss pārējais var kalpot tikai kā papildus informācija, varbūt tur pasūtītāju vajadzībām, bet lielākā daļa vērtējumu, protams, tiek radīti aizdevējiem, un viņus interesē tikai tas, cik šis īpašums ir likvīds konkrētajos tirgus apstākļos. Un pa cik viņu var pārdot, ja gadījumā klients to kreditu nemaksā. Ja? Tādā gadījumā ir nepilda saistības. Jā, un tad visiem principā absolūti vienalga, cik tu tur esi ieguldījis naudas, uzbūvēt šo te īpašumu vai uztaisot ekskluzīvo remontu. Ja to visu var pārdot pa tik, tu pārdos arī par tik. Un vēl rezumējot, gribētu pateikt, ka īpaši vajadzīgs jums ir vērtētājs tādā gadījumā, ja jūs rīkojaties ar kaut kādu potenciālās apbūves zemi vai būvniecības ieceri,
lai saprastu, kas no tā, ko pārdevējs jums stāsta, ir ekspektācijas vai vēlmes, un kas ir tas, kas ir realitāte plānošanas dokumentos, zemesgrāmatā un kaut kādos citos reglamentējošos dokumentos. Jā. Ko es vēl aizmirsu? Varbūt vēl arī jāakcentē, ka vērtētājs, viņš ir eksperts un konsultants. Viņš vienmēr ir pasūtītāja puse. Viņš strādāja pasūtītāja labā. Tāpēc Tas nozīmē, ka, ja ir divas puses darījumam, tad labāk esiet tas pirmais, kas pasūta vērtētāju, jo viņš būs jūsu pusē, nevis jā, ja viņš būs pasūtītāja puse. Jā, un viņš ieinteresēts sniegt pasūtītājiem visizsmeļošāko informāciju, kas viņam palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu. Tāpēc arī ir vērts būt atklātam, ja, pret vērtētāju. Un, pieņemsim, ja vērtētājs prasīja iesniegt vērtēšanai nepieciešami dokumenti, tad viņš to prasīja tikai ar vienīgu mērķi, lai vērtējums būtu pilnvērtīgs, ja, un kvalitatīvs, un sniedz visprecīzāko un visaptverošāko informāciju par to vērtējumu īpašumu pasūtītājiem. Nu, es pārfrazēšu, nav jēgas melot vērtētājiem, jo mēs tāpat jums redzam cauri. Tirgus ir ļoti maziņš, un, kā lai saka, par lieliem objektiem vispār visu, ko var uzzināt, vienkārši parunājot ar kolēģiem, klientiem un tā. Bet, labi, tur kaut kādiem mājokļiem varbūt tas tā kā ir grūtāk, bet, šobrīd īstenībā ņemot vērā, kā lai saka, Covid ir nesis arī labas pārmaiņas, ļoti daudz parādījušies visādi publiski registri, kur visu, ko var pārbaudīt. Jā, īpaši pieņemsim vērtēt komercobjekti. Ja? Mēs ir daudz informācijas mēs varam iegūt no publiskiem reģistriem, ja? Bet tomēr mēs prasām no pasūtītāju un gaidām no viņu pretim nākšanu, ja? Jo vairāk un labāk viņš iesniedz mums informāciju, jo labāk un precīzāk mēs varēsim novērtēt to īpašumu. Lielāks cipars var sanākt. Arī iespējams citreiz lielāks cipars, jā. Ja viņš pamatos to savu finanšu informāciju, pieņemsim par to komercobjektu naudas plūsmu, ja, par kaut kādām izmaksām, precīzēs tās izmaksas. Ja. Viena lieta, mēs paņemsim video temperatūru slimnīcā, bet citreiz pieņemsim uzņēmums, un viņam ir kaut kādas nodokļus atlaides. Ja. Vai kas? Protams, mēs to ņemsim vērā, izmantosim, izmaksas būs mazāk, vērtība būs lielāka. Tātad esiet atklāti ar vērtētāju. Un rezultāts neizpaliks. Es gribu pateikt lielu paldies Ļenai, lielu paldies Taņai. Paldies, ka skatījāties un klausījāties, un uz saredzēšanos nākamajos podkastos. Vislabāk!